Sveicināti! Šīs dienas video tēma – Intrastat risinājums Hansa-Vold sistēmā. Modulis noliktava, reģistrs saņemtās preces. Saņemto preču reģistrā mums ir ievadītas jau dati ar 2018. gada februāri, kā parauga dati, kuri tiks izmantoti priekš šī demo. Atskaite Intrastat ievedums. Pieejama modulī piegādātāji, atskaites, Intrastat ievedums. Intrastat ievedums un tāpat, protams, arī Hansa-Vold sistēmā ir pieejama atskaita Intrastat izvedums realizācijas modulī, par to nedaudz vēlāk. Intrastat ievedums, divi varianti, 1A, 1B. Periods jau minētais 18. gada februāris. Filtrēšanas iespējas, ja tādas nepieciešams atskaitē. Vārds, uzvārds, telefons, e-pasts tiek aizpildīti gadījumā, ja atskaiti plānojam sūtīt uz statistikas pārvaldes portālu importēt. Kamēr strādājam pārbaudas režīmā, tikmēr šos datus varam neaizpildīt. Pārskata detalizētais variants, pārskats. Šādā veidā pārskata variants ir tas variants, kuru faktiski mēs sūtīsim uz statistikas pārvaldes portālu, kurā redzam ir tikai Intrastat kodi un uz attiecīgiem Intrastat kodiem, jeb muitas kodiem, salasītās vērtības. Pārbaudas nolūkos, lai varētu datus precīzāk analizēt, izmantojam detalizēto variantu. Detalizētajā variantā uz katru muitas kodu mēs vēl redzam artikulus un preču saņemšanas dokumentus, no kuriem šīs vērtības ir savāktas. Kas nepieciešams, lai dati šajā atskaitē parādītos? Artikulu kartiņa. Artikulu kartiņā sadaļā specifikācija jānorāda muitas kods. Šo kodu var rakstīt lauciņā EKN kods. Lauciņi ir sinonīmi, tomēr ieteicams izmantot muitas kodu lauciņu, jo muitas kodu lauciņš sistēmā tiek izmantots plašāk, arī citos reģistros. EKN, jeb Eiropas kopienas nomenklatūras koda lauciņš, tiek izmantots tikai Intrastat atskaitē. Sadaļā noliktavas vadība nepieciešams norādīt neto svaru kilogramos, vienas mērvienības svars kilogramos. Viena mērvienība šī gadījumā ir pamatmērvienība no sadaļas cenas, kurā mēs artikulu pērkam un pārdodam, kur ir pamat uzskaits mērvienība Hansa-Vold sistēmā. Šajā gadījumā trose tiek iepirkta tekošajos metros un pārdota tekošajos metros, uzskaita Hansa-Vold sistēmā, tātad tekošajos metros. Vēl nepieciešams norādīt sadaļā noliktava info par artikulu izcelsmi. Izcelsmes valsts no saraksta, šī gadījumā Lietuva. Artikuls ražots Lietuvā. Atgriežoties specifikācijas sadaļā, ķeksītis otrā mērvienība Intrastat atskaitē. Šo ķeksīti atzīmējam pēc nepieciešamības, ja statistikas pārvalde uz konkrēto muitas kodu pieprasa norādīt daudzumu papildu mērvienībā. Tādā gadījumā, ieķeksējot šo ķeksīti, mēs sadaļā noliktava norādam otro mērvienību. Šī gadījumā otrā mērvienība sakrīt ar pirmo mērvienību, kas ir tekošie metri. Piemērs nav varbūt pats veiksmīgākais no reālās prakses. Reālā praksē varbūt labāks piemērs būtu paklāji, tepiķi, kurus parasti iepērk gabalos un pārdod gabalos. Tomēr katram paklājam ir dažādi izmēri, garums, platums, līdz ar to dažādi kvadrātmetri. Un, ja šādi veida artikuliem statistikas pārvalde pieprasa uzrādīt daudzumu papildu mērvienībā kvadrātmetros, piemēram, cik tie ir iepirktie kvadrātmetri un pārdotie kvadrātmetri, tad Hansā mēs pērkam pārdodam gabalus, tad šeit būtu gabali kā pirmā mērvienība, un kā otrā mērvienība būtu kvadrātmetri un atbilstošais viena paklāja izmērs kvadrātmetros, kā papildu mērvienība priekš Intrastat atskaites. Artikulu kartiņā šis būtu viss. Tālāk. Preču saņemšana.
piegādātājs. Piegādātāja kartiņā nepieciešams norādīt sadaļā kompānija, PVN zonu, iekš Eiropas Savienības. Tāpat sadaļā kontaktinformācija nepieciešams norādīt valsti, kurā piegādātājs atrodas. Valsti norādam kreisajā pusītē, labā puse tiek izmantota Intrastat izvedumam, par to mazliet vēlāk. Ja šie dati ir pareizi norādīti piegādātāja kartiņā un artikulu kartiņā, tad attiecīgi mēs iegūstam atskaiti, kurā redzamās vērtības. Faktūra rēķina summa 145 eiro pa konkrētu artikulu tiek ņemta no preču saņemšanas konkrētās rindas, 145 eiro. Neto svars 1000 gabali iepirkti, artikulu kartiņā 0,73 kg par tekošo metru, tātad 730 kg. Daudzums papildu mērvienībā, mūsu gadījumā artikulu kartiņā ir otrā mērvienība arī bija tekošie metri, kas sakrīt faktiski ar pirmo mērvienību, 1000 gabali iepirkti. Nosūtīšanas veids Zviedrija no piegādātāja kartiņas. Izcelsmes valsts Lietuva no artikulu kartiņas. Darījuma veida kods. Šeit mēs redzam, kad ir 12. Šis kods nāk no objekta lauciņa DVK 12. Nav obligāti jānorāda šo objektu šeit, šis ir apzināti šeit ielikts kā piemērs. Objekta lauciņš varētu būt tukšs, vai tur varētu būt citi objekti, kas nav saistīti ar Intrastat, bet objekta lauciņā ir iespējams ar objekta palīdzību norādīt nepieciešamo darījuma veida kodu uz konkrēto preču saņemšanu. Ja neko nenorādam, tad pēc noklusējuma programma ņem vērtību 11. Ja vēlamies šo vērtību 11 mainīt, tad mēs varam norādīt citu darījuma veidu kodu ar objekta palīdzību. Objekta kodam jāsākās ir ar DVK, un nākamie divi cipari simbolizē darījuma veida numuru 11, 12, 13 un tā tālāk atbilstoši statistikas pārvaldes norādītiem darījuma veidu kodu tabulai. Nosūtītāja valsts, izcelsmes valsts, F sadaļā. Divas kolonas. Nosūtītāja valsts, izcelsmes valsts pēc noklusējuma, kā minēts, ņem no piegādātāja kartiņas un no artikulu kartiņas. Šos valstu kodus ir iespējams mainīt. Jau iegrāmatotā preču saņemšanā mēs varam norādīt, ka šī gadījumā valsts, no kuras prece ir saņemta patiesībā, lai gan sūtītājs ir Zviedrija, bet pieņemsim, ka prece ir saņemta no Igaunijas kaut kāda iemesla dēļ atvesta. Izcelsmes valsts šai precei kaut kāda iemesla pēc arī nav Lietuva, kā tas bija norādīts artikulu kartiņā, bet arī ražots šī gadījumā, pieņemsim, ir Igaunijā. Saglabājam, pārēķinam un uz konkrēto preču saņemšanu, konkrēto rindiņu mums ir šie parametri mainīti. Tālāk mēs pašlaik skatāmies ievedumu 1A, pāriesim uz paplašināto variantu ievedums 1B. Paplašinātajā variantā mums vēl ir redzami transporta veida kods un piegādes veida kods. Šie kodi automātiski pēc noklusējuma ir 3 un DAP, tāpat kā darījuma veida kods 11 ir pēc noklusējuma. Tātad šie 3 lauciņi 11, 3 un DAP ir pēc noklusējuma automātiski, ja preču saņemšanā neko citu nenorāda. Šeit tātad darījuma veida kodu ir iespējams mainīt ar objekta palīdzību, kā minēju, plus tāda poga Intrastat kodi, kuru arī varam izmantot. Nospiežot šo pogu atvarās lodziņš, kurā šis lodziņš piesaistās konkrētajai preču saņemšanai. Un šajā lodziņā mēs varam norādīt atšķirīgus darījuma veida kodu, transporta veida kodu vai piegādes nosacījumu kodu tieši uz konkrēto preču saņemšanu. Ja mēs šeit pamainām, tātad, ka darījuma veida kods, kurš arī tiek izmantots kā objekts, šim objektu sarakstam jābūt sagatavotam, DVK kodiem, un TDVK ir objekta tips. Obligāti šādam jābūt ir kodam,
kā objekta tipam, un objekta kodam jāsākās ar DVK. Tātad, ja mēs šo 12. vēlamies tomēr nomainīt atpakaļ uz 11. tad mēs ieliekam šeit 11. Transporta veida kods pēc noklusējuma ir 3. Mēs uz konkrēto preču saņemšanu varam pateikt, ka tas šī gadījumā bija dzelzceļa transports, ar kuru atveda. Piegādes nosacījuma kods. Mēs varbūt vedām patiešo no rūpnīcas, jo šis artikuls ir nevis Igaunijā saražots šoreiz konkrēti, bet Igaunijā saražots, no Igaunijas atvests, tātad Exworks no rūpnīcas. Saglabājam. Pārreikinām atskaiti. Un redzam, ka atskaitē mums dati ir pamainījušies. Šeit darījuma veida kods atkal ir 11, transporta veida kods 2, piegādes kods Exworks. Šos intrastat kodu ierakstus, kurus mēs veidojam caur pogu intrastat kodi, viņi visi ir pieejami modulī noliktava, iestatījumi, intrastat kodi ievedums. Šeit atsevišķā reģistrā mēs varam redzēt visas tās preču saņemšanas, uz kurām ir ievadīti papildus darījuma veida vai transporta veida kodi, kuri maina noklusējumu. Tas pats šeit ir arī izvedumam, intrastat kodi izvedums. Tātad tālāk atskaita tiek sūtīta uz statistikas pārvaldi un importēta statistika pārvaldes portālā. Lai to paveiktu, mums ir jānorāda izpildītāja vārds uzvārds, telefons un e-pasts. Sūtīsim ievedumu 1A, XML formāts jāatzīmē, variants ir pārskats, kurš tiek eksportēts uz statistikas pārvaldes portālu, un atskaiti veidojam failā. Okay. Šeit jau man ir iepriekš izveidot atskaites variants. Es šim atskaites variantam pa virsu nerakstīšu, pielikšu klāt vienu burtiņu failu nosaukumā, izveidosies vēl viens fails. Okay. Šeit tad redzam, ka fails ir izveidojies. Es viņu gan uzreiz nodzēsīšu nost un izmantošu iepriekš sagatavoto failu, jo šajā failā manuālā roka ir pamainīts uzņēmuma reģistrācijas numurs un periods 18. gada februārs ir iekšā failā samainīts uz 2021. gada janvāri un reģistrācijas numurs uz devītniekiem, 11 devītnieki, kas ir nepieciešams, lai datus varētu importēt statistikas pārvaldes demo portālā. Pieslēdzamies ar lietotāju vārdu demo, parole demo. Kods 6 vieninieki. Iepazīstamies ar lietošanas noteikumiem. Un šeit mēs varam testēt mūsu importu. Ievedums 1A. Atverās tukša veidlapu, kuru mēs varam, protams, aizpildīt manuāli. Mūsu mērķis ir importēt datus. Importējam sagatavoto failu. Veidlapa importēta veiksmīgi. Šeit mēs redzam, ka mums ir titula lapā aizpildīts vārds uzvārds telefons e-pasts, savukārt viena lapa ar 4 artikuliem, 4 rindiņas, kuras mēs redzējām arī atskaitē un atbilstošiem aizpildītajiem datiem. Šis tātad ir ievedums par izvedumu. Izvedums ir realizācijas modulī, atskaite, intrastat izvedums. Arī tātad mums ir 18. gada februāris. Šeit līdzīgas filtrēšanas un aizpildīšanas iespējas.
skatāmies, priekš datu analīzes skatāmies detalizēto variantu. 1B variantu, kur ir visas kolonas attiecīgi redzamas. Nu, lūk, tad šeit skatoties, mēs redzam, ka dati mums šī atskaitē ir no viena rēķina, viens realizācijas rēķins, kurā ir viens artikuls, bet divas rindiņas ir. Tātad artikuls gan ir viens un tas pats, tāpēc arī muitas kods ir tikai viens šī gadījumā, bet ir divas rindiņas, vienā rindiņā daudzums 25, otrā 12, kas mums attiecīgi kā papildu mērvienība šeit parādās. Naudas izteiksmē 12,6 eiro, 12 un šeit noapaļota summa līdz veselam skaitlim, 6 eiro. Svars neto 18,9, tātad daudzums reizināts ar neto svaru artikulu kartiņā. Saņēmēja valsts. Artikulu kartiņas mums jau ir aizpildīts no preču saņemšanas, no ieveduma. Lai dati parādītos Intrastat izvedumā, nepieciešams, lai klienta kartiņā, tāpat kā piegādātāja kartiņā, sadaļā kompānija būtu norādīts Eiropas Savienība, attiecīgi kontaktinformācijas sadaļā valsts, šī gadījumā Lietuva. Saņēmēja valsts. Gadījumā, ja juridiskais klients ir Lietuva, bet prece šim klientam tiek vesta nevis uz Lietuvu, bet uz Igauniju, tad mēs klienta kartiņā varam norādīt, ka piegādes adreses pusē piegādes valsts ir Igaunija. Šādi norādot, pārēķinam, un mēs redzam, ka saņēmēja valsts ir Igaunija. Tālāk, transporta veida kods, piegādes nosacījumi, izcelsmes valsts. Izcelsmes valsts tātad ir no artikula kartiņas. Partnera ID, tas ir PVN reģistrācijas numurs no klienta kartiņas. Tam arī jābūt aizpildītam klienta kartiņā. Un tātad darījuma veida kods, transporta veida kods un piegādes nosacījuma kods. Šīs trīs vērtības, ja nekas papildus nekur nav aizpildīts, tieši tāpat kā ieveduma gadījumā pēc noklusējuma ir 3 transporta veida kods, 11 darījuma veida kods un DAP piegādes nosacījumi, kurus ir iespējams mainīt. Konkrēti priekšatskaites programma šīs vērtības ņem no konkrētā rēķina, sadaļa nosūtīšanas nosacījumi ir transporta veida kods, nosūtīšanas veids ir darījuma veida kods, un savukārt ir piegādes nosacījuma kods, darījuma veida kods, 12. Šī gadījumā tiek ņemts no ieraksta, kurš jau iepriekš ir izveidots, caur pogu veidot, Intrastat kodu. Līdzīgi kā preču saņemšanā no pogas Intrastat kodi, šeit mēs caur pogu veidot atveram līdzīgu lodziņu, kurā ir iespējams norādīt citas vērtības. Ja šīs vērtības nav norādītas, pieņemsim, ka es šo ierakstu izdzēšu, viņš nav obligāts, tādā gadījumā atskaitē vērtības tiek ņemtas no 11 darījuma veida kods ir pēc noklusējuma, jo tas nekur citur nav norādīts. 2 un DAP šī gadījumā ir paņemti no preču saņemšanas. Ja šīs vērtības šeit būtu tukšas, tad patiesībā noklusējuma vērtību būtu 3 un DAP. Nu, tāpat, ja nepieciešams, tātad, kā jau rādīts, ir iespējams izveidot šos papildus ierakstus uz katru konkrēto realizācijas rēķinu, mainīt šos 3 veidus. Saistībā ar Intrastat risinājumu tas mums ir viss. Paldies, ka izvēlaties mūsu risinājumus. Līdz nākošajam video rullītiem. Paldies!